Un cik tev daudz tas ir noderējis? Protams, es šo te kursu viennozīmīgi iesaku. Un tas man bija pašai liels pārsteigums. Sākās viss ar izaicinājumu, un vienkārši es nolēmu noriskēt un pieteicos šim te kursam. Ar šausmīgi lielu neticību. Nu, ko tad kaut kāda rakstīšana vispār var dot tai visā? Un kaut kādā brīdī tas man bija ļoti liels pārsteigums, ka tā rakstīšana, tā teorijas lasīšana, tie visi daudzie video, kas ir šajā programmā, ka viņi dod savus rezultātus. Un kad ar to rakstīšanu tik ļoti lielā mērā pašai priekš sevis atklājas tik daudz. Nu tā, ka nav pat pilnīgi izstāstāms. Un citas meitenes jau zina, kad, lai sevi motivētu, tas, ko es darīju, es skaitīju, cik man ir dienas palikušas kursā un cik lapas man ir jāraksta. To es visu laiku darīju, līdz man bija 0 lapas palikušas, ko rakstīt. Bet, protams, es turpinu vēl joprojām to darīt, jo tas ir ļoti spēcīgs instruments. Tādā brīdī, kad tas ieiet šo te 13 nedēļu laikā, ieiet ikdienā, tas ir ļoti spēcīgs instruments. Un kas būtu tas galvenais, ko tu teiktu vienā vārdā, ja tikai šo vienu lietu dzirdētu? Tās, kuras tagad skatās, un viņām tad jāiet ir kaut kādas vakariņas taisīt, nav laika klausīties, bet, kad tu gribētu, hei, paklausies, šito te lietu paklausies, ko viņš tev var dot tā īsumā? Nu, noteikti tas nebūs viens vārds, bet es varu teikt un dalīties tikai ar to savu pieredzi. Tas, ko man deva šī programma, ir tas, kad vienā brīdī es riktīgi sajūtu to, ka, nezinu, kā lai to nosauc, kad man noņēmās nost mana trauksme, mana neiroze nenormālā, jo es biju tāda, Man visu laiku tā dzīve ir tāda, kāda viņa ir un visu, un ka tu ar šo te kursu vari noņemt to nenormālo trauksmi, kas ir visu laiku par šodienu, par rītdienu, kas būs, kā būs, kāpēc. Un, tas, manuprāt, ir nenormāli liels ieguvums. Superīgi. Tā tas ir, tā tas ir. Jā. Un es sāku kursu ar tiem vārdiem, ko tagad rakstīt tik daudz katru dienu, vai es to vispār darīšu, un vai es patiešām to visu pavilkšu, jo es nekad to, mana rakstīšana es vienmēr, neesmu bijusi beigā rakstītāja, bet rezultāts bija tāds, ka es patiešām ļoti cītīgi rakstīju, un tas patiešām ļoti, ļoti palīdzēja. Un patiešām iesaku noriskēt un pamēģināt un izdarīt, jo tas ir tā vērts. Ko tu teikt, kurām neder šis kurs? Jo es domāju, ka ir kāds, jo, piemēram, tāds kā tu, ar trauksmi, panikas lēkmēm un visu kaut ko, man ir bijušas daudzas un uzvarējušas, bet arī nav daudz, bet ir gadījumi, kad vienkārši, kad neizdara. Ko tu teikt, kurus, lai nenāk, kurām tas nebūtu iespējams vai ieteicams? Zin kā, man pat ir ļoti grūti īstenībā uz šo jautājumu, gan man ir ļoti grūti atbildēt, jo arī mūsu kursā bija meitene, kas sāka un pēc tam neturpināja, kur ir skaidrs, ka viņa arī neturpinās, jo ir meitenes, kas vēl joprojām turpina lēnākā laika gaitā, un kas ir tas īsti iemesls, kāpēc neturpina, es tiešām nemācēšu pateikt. Tas, kas man liekas plus šai kursā, un tas, kas arī Ginti ir tavs lielais pluss, ir tas, ka, ja tu sāc šo kursu un kaut kādā brīdī tu viņu nevari turpināt, jo, dzīve ir dzīve. Un mums viss kaut kas notiek, un kaut kāda apstākļi mainās, tev vienmēr ir atvērtas durvis, lai tu to turpinātu. Jo, man bija pārsteigums arī šodien Jolanta nevar piedalīties, viņa gribēja arī piedalīties, jo es saprotu to, ka viņa bija ar pārtraukumu. Jo es sāku kursu, un tad brīdī vēl no izaicinājuma sāka meitenes kursu. Mēs bijām tā kā viena grupiņa, tad Jolanta kaut kādā brīdī ielēc iekšā, kaut kādā brīdī pat nedēļā jau pirms mums, bet viņa, manuprāt, vēl joprojām ir tā kā pēdējā nedēļā, viņa vēl turpina un cītīgi pabeidz. Tas ir, nenormāli lielais plus, ka tev nav tā, ka tev tās durvis aizvarās ciet. Tev viņa ir vaļā. Un tu zini, ka tu varēsi turpināt, ja tevī būs tā vēlme to darīt. Jā. Un, protams, tās individuālās tikšanās, tās nav aprakstāmas, tā ir, manuprāt, katrai meitenei tā būs individuāla pieredze, par kuru,
Es nevaru nokomentēt ne no vienas citas, tikai par sevi, jo tas ir, tas ir kaut kas pilnīgi jau no citas pasaules. Individuālā konsultācija vienmēr ir individuālā konsultācija, un tas ir individuālais darbs, bet arī vēl, kas ir, tas, kas man ļoti patika, mums bija grupiņa, un mēs arī nepārtraukti katru dienu atskaitamies, un tas arī šausmīgi uztur to vēlmi darboties, jo tu uzraksti, ok, es esmu sarakstījusi savas lapas, un man nāca tādas domas, un kāda arī atkal uzrakstīja, man arī ir uzrakstīt, es šodien par to, un tu saproti, ka tu skaties, un tu saproti, par ko viņa vispār runā. Tas uzreiz tā saliedē un patiešām dot veigu motivāciju. Jā, un te daudzas sirdiņas vispār nekad par mani nav zinājuši, kaut kādā mistiskā veidā viņas nokļūst šajā izaicinājumā. Un es gribu pieminēt to, ka tu man rakstīji, ka vēlāk par tiem baloniņiem, ka iespējams, ka citām tādā pašā veidā ir kaut kāds tāds pārsteigums, kā var palīdzēt kaut kādas, kad tu teici, ka tiem gaisa baloniem, kad nāc pazīmēsim baloniņus, paskatīsimies mūtenīti vai kaut ko tam līdzīgi, un visādas šīs lietas, neparastās, nepierastās un varbūt arī dīvainās un tā. Ko tu teiktu par to tagad no šīs te puses skatoties, kā tas bija, ka tu redzēji un kas tev palīdzēja tomēr kaut kādā veidā tikt pāri tam neparastībai un tam dīvainumam un neticībai, ka tas varētu kaut ko dot? Īstenībā es teikšu tā, es nemaz neticēju. Es arī tajā brīdī, kad es sāku, es neticēju. Es kā jau es minēju, es rakstīju sev tajā pirmajā dienā, vaiprāts, tāda vēla pēc, tu šito pieteicies. Ja? Un vai patiešām tu domā, ka tev tas palīdzēja? Un tas palīdzēja. Tas nenormāli palīdzēja. Un es nemāku izskaidrot, kas tas ir. Es līdz šai dienai, jo man patīk lietas izanalizēt. Man patīk saprast, kāpēc zobratiņi darbojās tā vai šādi, kāpēc viņi griežās uz vienu vai uz otru pusi. Un šeit es to tā vēl joprojām līdz galam nevaru saprast, kas ir tas, kas nostrādā, bet viņš nostrādā. Un, manuprāt, tas ir tas pats svarīgākais, ka viņš patiešām, tev ir jāiegulda darbs. Tev ir jāiegulda savs laiks, tev ir jāiegulda savus darbus, tev ir brīžiem jāsēž un kaut vai savās rīta lapās jāuzraksta. Es nezinu, ko šobrīd rakstīt, vienkārši es šobrīd rakstu tikai rakstīšanas pēc un domāju, ka aiziet un viss notiekās, bet un kaut kas tur nostrādā. Nezinu, varbūt tās patiešām var nepieteikties sievietes, kas negrib ar sevi strādāt, ja mēs atbildam uz to iepriekšējo jautājumu.